2016. gada 12. klases valsts eksāmenis matemātikā. 21. uzdevums par 1 punktu, vieglais uzdevums, pagriežot ar punktu A pretēji pulksteņa rādītāja virzienam regulārs trīsstūris ABC, attēlojas par regulāru trīsstūri AKL. Par cik grādiem veikts pagrieziens, ja leņķis starp AB un AL ir 80 grādi. Tā, atzīmējam šeit, mums ir 80 grādi. Vēl mēs zinām, ka tas ir regulārs trīsstūris. Trīsstūrim iekšējie leņķi ir 60 grādi visi. Un tagad skatāmies. ABC, AB mala attēlosies par AKL no šejienes AB un no trīsstūra AKL par AK. Pretēji pulksteņa rādītājam. Nu, un atliek šeit pieskaitīt regulārā trīsstūra 60 grādus. Tad mūsu līnija AB veica pagriezienu pa 80 grādiem un vēl par 60 grādiem. Kopā sanāk 140 grādu pagrieziens. 140 pretējā pulksteņa rādītāja virzienā, pozitīvs virziens. Paldies par uzmanību!